Labdien, dārgie draugi! Šodien piecēlos no rīta, paskatījos kalendārā un ziniet, ko es ieraudzīju? Ir 21. gadsimts. Un 21. gadsimts ir koksnes gadsimts, kas uzliek mums vairākus būtiskus uzstādījumus. Un viens no tiem, kā mums kā cilvēcei mēģināt pāriet no fosīlajiem resursiem, kur eventuāli mums beigsies, uz atjaunojumiem, kas ir izaudzējami uz mūsu auglīgās zemes. Un Latvija šai ziņā ir brīnišķīgā situācijā, jo mūsu tāds īsti, faktiski vienīgais dabiskais resurss, ko mēs reāli protam, mākam un varam izmantot, nav paslēpts kaut kur dziļi zem zemes, bet viņš ir tepat virspusē. Tā ir mūsu auglīgā zeme, uz kuras mēs audzējam, tā skaitā, mežu. Un mežu un koku mēs varam izmantot gandrīz jebkurā jomā, kurā šobrīd tiek lietot fosīlie resursi Eiropā, pasaulē, arī tā skaitā Latvijā. Un enerģētika šai ziņā ir ārkārtīgi būtiska joma, jo lielu daļu no fosīlajiem resursiem mēs patērējam tieši sadedzināšanai. Koks arī deg. Un tāpēc šodien mums ir studijā Latvijas biomasas ražotāju asociācijas vadītājs Didzis Palējs, Sveiks, Pal. ar kuru mēs parunāsim par to, kā mēs Latvijā izmantojam koksnes resursus enerģētikā, kā mēs viņus palīdzam lietot citiem pasaules iedzīvotājiem un kādas ir galu galā mūsu perspektīvas. Un varbūt, kas to zina, varbūt nākotnē, Didzi, mums patiesībā tiešām ir jādomā, kā atteikties no koksnes primārās izmantošanas sadedzināšanā un siltuma ražošanā un pievērsties tam, lai no koka ražotu kaut ko daudz ilglaicīgāku, ko arī zamā ziņā Eiropa it kā savos uzstādījumos prasa. Koksne enerģētikā ir ļoti svarīgs produkts, un bez koksnes enerģētikā visticamākais, ka neiztiksim tuvākajos gadu desmitos noteikti. Protams, jautājums ir par kādām jaunām tehnoloģijām, kas attīstās vai neattīstās, bet vismaz pārskatāmā nākotnē nav redzams, kā varētu enerģētika dzīvot bez koksnes. Cits jautājums ir, ka varētu ražot dziļākas pārstrādes produktus enerģētikai, kā piemēram otrās vai trešās paudzes biodegvielas no koksnes vai koksnes blakus produktiem vai pat atsevišķos gadījumos primārās koksnes, ja tai nav efektīvāka pielietojuma kādā no konkrētiem reģioniem, kur tā atrodas vai kur tā aug. Tā kā, manuprāt, nākotne koksne enerģētikā, tuvākajiem gadu desmitiem ir diezgan skaidra un droša. Bet, lai skatītājs saprastu, Didzi, kāpēc šodien šeit sēdi tieši tu, es tev gribētu dot, un es uzņemšu laiku, es tev gribētu dot tieši minūti, lai tu varētu pamatot, kāpēc tevi mēs varam saukt par biomasas enerģētikas ekspertu. Kas ir tās galvenās pieredzes, ko tu minūtes laikā varētu par sevi minēt, lai pārliecinātu mūsu skatītājus, ka tev var ticēt un viss, ko tu stāsti, ir balstīts savā reālajā dzīves uzkrātajā pieredzē. Uz priekšu, Didzi! Jā, droši vien jāsāk ar to, ka man ir meža izglītība. Es zinu, par ko es runāju, respektīvi meža nozare. Un tā ir bijusi mana sirdslieta, mana dvēseles lieta visus gadus, kopš es strādāju meža nozarē. Enerģētiskās koksnes ražošanu es uzskatu arī par koksnes nozari un meža nozari. Un, protams, pieredze. 25 gadi būs strādājot savā nozarē. Un plaša pieredze strādājot gan uzņēmumos Latvijā, gan ražošanā, gan loģistikā, gan arī starptautiskos uzņēmumos. Tu iekļāvies 40 sekundēs. Brīnišķīgi. Didzi, bet tāpēc es tev uzdošu papildu jautājumu. Vai tu lietas laikā varētu mežā iekurt ugunskura, ja tev būtu palikuši 2 sērkoci? Sausi. Sausi, jā. Jā, protams.
Super! Tev asociācijas nosaukumā ir biomasa. Ko ar to vispār var saprast enerģijas kontekstā? Biomasa, tas ir, kas ir resurss biomasai un ko pēc tam mēs saprotam ar biomasas produktiem enerģētikai? Pēc klasiskās definīcijas biomasa ir viss, kas ir izaudzis vai veidojies bioloģiskās augšanas procesā. Tas nozīmē arī cilvēks ir biomasa. Biomasa, bet šeit, šī gadījumā mēs nerunājam par krematoriju. Par tādām biomasām mēs runājam tieši par biomasu, ko var izmantot enerģētikā. Un te ir arī divi veidi biomasas pamatā, ko var izmantot enerģētikā. Tā ir koksnes biomasa, un tad ir lauksaimniecības biomasa, kas ir lauksaimniecības procesu blakus produkts. Tā kā salmi. Salmi, olīvu izspiedas, olīvu kauliņi, saulespuķu čaulītes, miljoniem tonu. To izmanto enerģētikā? Protams. Bet ne jau Latvijā? Latvijā ir atsevišķi mēģinājumi, kur ir mēģināts šāds veids biomasas izmantot, bet lauksaimniecības biomasas galvenais izaicinājums ir tas, ka ķīmiskais sastāvs ir, teiksim tā, izaicinājums priekš klasiskā apkures katla. Tur ir vajadzīgs specializēts katls, viņu var izmantot, bet Latvijā mums tas nav baigi populāri. Ir bijuši mēģinājumi, man liekas, vairāk uz salmiem bija, kur, nezinu, vai joprojām vēl strādā. Ziemeļvidzemē bija viena katlamāja, kur bija specializēta katlamāja salmu ruļu dedzināšanai apkurē. Bija? Es nezinu, vai viņi joprojām eksistē. Ja. Bet mums eksistē ļoti daudz veidu, kā mēs izmantojam koksni. Cik būtiski Latvijā ir koksne enerģētikā? Kā tu noraksturot mūsu vispār enerģētikas ekosistēmu un koksnes loma tajā? Koksnes loma ir galvenā vai noteicošā, tādēļ, ka koksni mēs izmantojam no siltuma ražošanā. Koksne ir galvenais enerģijas avots, ja mēs ņemam kopā gan mājsaimniecības, gan centrālo apkuri. Un koksnes loma gadu laikā ir augusi, aizvietojot gāzi. Un es ceru, ka tas tā arī turpināsies, ka gāze tiks pamazām izstumta un koksne nāks iekšā arvien vairāk kā mūsu vietējais un atjaunojamais resurss. Jā, tagad tu stāstīji par biomasu, tad mēs palikām pie tā, kā var ražot biomasas enerģētiskos produktus. Bet tagad par pašiem produktiem, un nevelti mums ir podkāsts nosaukums Šķeldas, granulas un citas pagals. Tādas 3 galvenās formas, kādā koksni mēs pārvēršam jau patērētājiem lietojamā veidā apkuras sistēmās. Un parunāsim varbūt Didz par katru no šiem, kas mums notiek ar to Latvijā. Un sāksim droši vien ar šķeldām. Un ar šķeldām, es saprotu, mēs varam likt ļoti tiešu vienādības zīmi ar centrālo apkuri. Jā, un tas šķelda ir vislētākais mehanizējamais enerģētiskās koksnes veids. Mehanizējamais tas nozīmē, kur var automātiski padot apkuras ierīcē, kur nav vajadzīgs kurinātājs, kas met pagals iekšā. Un šķelda sākās attīstība jau 90. Un Latvija ļoti veiksmīgi attīstījusies un šo gāzes un tajā laikā pat mazuta un ogļu patēriņu izspiežot ārā ieņēmusi galveno vietu. Mēs tagad tā diezgan stabili laikam kādu 41 līdz 43 teraģaulus gadā patērējam enerģijas, tad vairāk nekā puse no tā ir jau šīs šķelda koksne. Ja paskatāmies vēl tikai 19. gadā, tad bija 40%. Mēs esam strauji palielinājuši. Jā, protams, tā attīstība ir gājusi uz priekšu, un lai cik tas nebūtu varbūt bēdīgs fakts par karu Ukrainā, bet, protams, tas arī ir palīdzējis Latvijai varbūt atbrīvoties no šī varbūt pārlieku lielā gāzes lobija spiediena un arī atvērs acis cilvēkiem, saprotot, kas tad ir tās patiesās vērtības, ka nevis vajadzētu izmantot importētu gāzi, ko mēs pērkam par dārgu naudu, bet vairāk paļauties tieši
uz šo mūsu pašu, uz vietas izaugušo resursu. Un te mēs nonākam pie tam, vai Latvijā, kā tu redzi, vai Latvija ir spējīga ar saviem mežiem, ar saviem resursiem, ar to, kas tur izaug, aizstāt arī vēl šos te atlikušos procentus. Pieņemot, ka arī mēs tad varbūt visu eksportu tā kā patērējam šeit uz vietas, vai ar to viss pietiek? Jā, ar to pietiek absolūti, bet skaidrs, ka enerģētikas nākotne nav viens atjaunojamais resurs. Manuprāt, vēl jau vairāk apliecina to, ka ar šo biomasu, jo elementārā statistika, mēs eksportējam biomasu, ja pārēķina enerģētikas vienībās, mēs eksportējam vairāk nekā mēs importējam, piemēram, gāzi. Un tad tas ir pavisam vienkārši pierādījums, ka pat ar biomasu pilnībā pietiek, lai aizstātu importēto gāzi. Bet, manuprāt, tas nākotnes modelis varētu būt tāds, ka tā enerģija ir jāiet enerģijas diversifikācijas virzienā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jāražo ne tikai no viena izējumateriāla vai no viena resursa, piemēram, no biomasas, bet, manuprāt, Salaspils ir viens no labiem piemēriem, kur ir centrāla apkuras stacija, kur tiek izmantota šķelda, un viņiem ir arī savs saules parks. Respektīvi, kad ir šī lētā saules enerģija, tad viņi ar to darbina siltumsūkņus. Respektīvi, izmanto kombinētu enerģijas veidu centrālā apkurē. Un skaidrs, ka tad, kad ir pīķis, respektīvi, kad ir apkuras sezona, tad nav iespējams saražot būtisku enerģijas daudzumu ar saules enerģiju vai ar šo atjaunumu elektroenerģiju. Un tad skaidrs, ka pamatslodze nosedz ar šķeldu, bet tajos periodos, kad ir pietiekama saule un kad viņiem, protams, joprojām ir ražo, piemēram, siltais ūdens priekš Salaspils, tad pietiek varbūt ar šīm saules baterijām vasarā, kas saražo šo silto ūdeni un tad ražo ar siltumsūkni. Tā kā tur ir, manuprāt, tas nākotnes risinājums ir šī kombinēta enerģija, kur būs kombinācija no šķeldas, saules un vēja un hidro, un tad no tiem trījiem veidosies tas pīrāgs, kā to enerģiju saražos. Pastāst par nelaimīgo TEC2. Pirms daudziem gadiem, kad bija enerģētikas politikā, bija nepieciešamība pēc papildus elektroenerģijas ražošanas jaudām un siltumražošanas jaudām pie Rīgas. Tajā laikā bija plaša debate par to, no kāda izējmateriāla tad vajadzētu to enerģiju ražot. Un tajā laikā, diemžēl, tika pieņemts lēmums, ka šo TEC2 būvēs izmantojot, respektīvi, gāzes enerģiju, importētas Krievu gāzes enerģiju. Un tika investēti simtiem miljonu, un Latvija aizņēmās naudu, un mēs uzbūvējām staciju, kur izmanto gāzi, respektīvi automātiski sev piesienot Krievijas gāzei, un Krievijas gāze līdz ar to vēl vairāk šo savu ietekmi Latvijā palielināja. Tas, ko vajadzēja darīt tajā laikā, vismaz ņemot vērā to stacijas jaudu, kāda bija nepieciešama, pilnīgi mierīgi mēs to varējām būvēt uz šķeldas. Tāpēc, ka Latvija vēl joprojām, tajā laikā mēs pat eksportējām daudz vairāk šķeldu. Tajā laikā, ja nemaldos, mēs eksportējām apmēram 3 miljonu tonu gadā. Tagad enerģētiskās šķeldas eksports tiek lēsts apmēram 1 miljons, bet vienalga 1 miljons tonu šķeldas, tas pilnīgi pietiktu ar uzviju tāda TEC2 jaudas stacijas darbināšanai. Mēs visu laiku runājam par to, ka mums ir maksimāli jāatsakās no Krievijas atkarības. Kāpēc mēs tagad nevaram pieņemt vienkārši lēmumu un pārbūvēt šo TEC? TEC pārbūvēt nav tik vienkārši, tādēļ, ka tehnoloģiski tas ļoti atšķirās no šķeldas izmantošanas. Mēs varam pieņemt lēmumu, viņu iekonservēt un uzbūvēt jaunas jaudas uz šķeldu. Protams, pirmā sajūta no tāda teikuma ir tā, ka kurš tad maksās tās izmaksas, jo skaidrs, ka par staciju Latvija joprojām maksā savu to kredītu, kas ir aizņemts, un tas veido, protams, izmaksas. Un kurš investēs, kurš maksās tās investīcijas jaunu staciju būvniecībai,
Bet tie ir tādi jautājumi, kurus visticamākais vajadzētu rūpīgi vērtēt un izskatīt no tā viedokļa, pirmkārt, enerģētiskā neatkarība un enerģētiskā drošība. Otrkārt, no tā, ka no šķeldes ražotais siltums ilgtermiņā viennozīmīgi ir būtiski lētāks nekā gāze. Un treškārt, un kas nav mazāk svarīgi varbūt, ir klimata jautājums. Tāpēc, ka ja mēs turpinam uzturēt milzīgas jaudas, kuras patērē fosilos energoresursus, tad tas iet pretrunā ar mūsu ideju vai vēlmi dzīvot zaļi, respektīvi iet prom no fosiliem energoresursiem. Jā, bet es saprotu, ka process jau notiek, un mums vismaz nākamajā ziemā laikam ienāks, kad 20 jaunas katlu mājas Latvijā, kas nelielākas, protams, ne jau tā kā teica 2, bet kas ir pārgājušas no gāzes uz šķeldi. Es nevarēšu apstiprināt par skaitli, jo, diemžēl, nezinu visus. Ir tiešām projekti, vairāk projekti, kas attīstās, kas ir, protams, ļoti labi. Un teiksim, ar tiem mazajiem projektiem ir vienkāršāk. Tur tās investīcijas nav tik lielas, tādēļ arī nelielāki projekti nāk tomēr tagad un atrodas drosminieki vai gudri cilvēki, kas šo soli spēr. Un šīs uzticamās vietējās atjaunamās enerģijas virzienā. Bet, ja runa ir par milzīgām jaudām, tad, protams, tas nebūs tik vienkārši. Lai gan, protams, pieņemt lēmumu ir vienkārši. Jautājums ir, kā mēs tam atrodam finansējumu un investīcijas. Es pieļauju, ka, ja valsts iet uz soli, ka iesaldētu vai iekonservētu šīs gāzes jaudas un izsludinātu privāto konkursu, piemēram, par tādas pašas jaudas, tikai šķeldes stacijas būvniecību, es pieļauju, ka atrastos interesanti, kuri būtu gatavi šādā stacijā investēt un šo izdarīt. Un to mēs varētu tad izdarīt ar privātiem līdzekļiem bez budžeta līdzekļu nepieciešamības. Cik stabila ir paša šķeldes iepirkuma sistēma un ražošanas sistēma? Jo, ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņu valstīm, tad Lietuva pamatā šo resursu tirgo biržā, Igaunija slēdz lielākoties vai pat pilnībā ilgtermiņa piegādes līgumus. Latvijā mums te tā kaut kas pa vidu, vai ne? Jā, tā šķeldes piegādes struktūra ir salīdzinoši fragmentēta. Respektīvi, uzņēmumi, kas piegādā šķeldu, lielākoties, ja mēs ņemam pēc uzņēmuma skaita, tad lielākoties uzņēmumi ir tādi, kuriem pašiem nav īsti kontrolas pār izējmateriālu. Viņiem ir tehnika, viņiem ir cilvēki, un viņi pērk šo izējmateriālu zārvu formā, piemēram, vai krūmu formā brīvā tirgū, kur viņi var dabūt. Un viņiem nav nekāda ilgtermiņa līguma šī izējmateriāla sagādē. Un tad, protams, viņi mēģina to pārdot katlumājām. Ja veidojās situācija, kā bija enerģētikas krīzes laikā, ka pēkšņi cenas uzlēc debesīs, tad, protams, šādiem uzņēmumiem, pat ja viņi ir noslēguši šo ilgtermiņa realizācijas līgumu, viņiem veidojās problēmas ar izējmateriālu sagādi. Viņiem veidojās, un līdz ar to, protams, šāda veida piegādātāji nav diezko uzticami, diemžēl. Tā piegādātāja grupa, kuri paši ir daudz dziļāk šajā piegādes ķēdē, kuriem pašiem, piemēram, arī ir mežstrāde, viņiem tomēr ir papildus šī drošība, ka viņi šo izējmateriālu dabūs, tāpēc, ka mežu jau viņi pērk ne jau zāru vai ne jau malkas dēļ. Mežu viņi pērk un izstrādā teiksim, augstvērtīgo sortimentu dēļ, augstvērtīgo zāģbaļķu dēļ, augstvērtīgo finierpluču dēļ. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ viņi vispār mežstrādē darbojas. Un tad viss šī biomasa, respektīvi zāri un malka, veidojās kā blakus produkts. Šādi uzņēmumi ir uzticamāki. Un tad, protams, visusticamākie piegādātāji ir šķeldes piegādātāji, kuriem arī pieder mežs. Tādu Latvijā, diemžēl, ir ļoti maz. Protams, lielākais ir Latvijas valsts meži. Jā. Bet tur ir atkal cits stāsts, ka Latvijas valsts mežiem nepieder šī tehnika, kas patiesībā droši vien ir pareizi, bet viņi šo pakalpojumu ņem kā ārpakalpojumu, bet šķeldu piegādā viņi paši. Un tad tā stabilitāte ir atkarīga no šī piegādātāja veida. Un atnākot atpakaļ pie tava jautājuma par to, vai pirkt biržā vai iepirkumā,
paļaujoties iepirkumā uz kādu citas valsts biržu, manuprāt, tas nav ne strateģiski pareizi, ne arī pareizi no stabilitātes viedokļa. Tā varbūt var pirkt, gadījumu darījumos, tev tur vajag nopirkt 100 kubikmetrus vai 1000 kubikmetrus pēkšņi un tūlīt varbūt tādā veidā kaut ko var pirkt, bet pamat iepirkšanai tomēr vajadzētu būt uzbūvētai tā, ka teiksim, tāds pašvaldības centrālās apkures uzņēmumus, kuram vajag nopirkt apjomu X ar šķeldu, viņi izsludina paši šo iepirkšanas konkursu un nevis pērk cenu, bet pērk uzticamību, piegādi un cenu visu kopā, respektīvi izvērtējot katru konkrēto piegādātāju pirms ar viņu slēgt līgumu, izvērtējot visus viņu iekšējos procesus, iekšējo ilgtspēju, izvērtējot kaut vai kā viņi ievēro darba drošību, cik uzticami ir viņa iepirkšanas sistēma, respektīvi izvērtējot arī finansiālu uzticību, izvērtējot visus šos faktorus, izvēlēties pareizos piegādātājus, un tad arī būs vienkāršāk noslēgt šos ilgtermiņa līgumus, kas nāk pa labu arī ražotāju attīstībai, tāpēc, ka ražotājiem, ja viņiem nav šo ilgtermiņa līgumu, un viņiem, piemēram, jāiegādājas tehnika, tad uz kā pamata viņš bankā var prasīt šo aizņēmumu, ja viņam nav skaidras vīzijas, kā viņš šo saražoto produktu tālāk pārdos, vai pat cik viņš pārdos. Labi, Dīdzi, es domāju, par šo mēs noteikti parunāsim ar tevi vēl kādā citā reizē, jo šī tēma, man liekas, vēl kādiem 3 raidījumiem pilnīgi noteikti. Bet atgriežamies pie granulām. Mēs esam lielākie eksportētāji granulu. Jā, uz doto brīdi mēs esam patiesībā laikam vienmēr, cik es vismaz atceros, 20 gadu laikā, mēs esam vienmēr bijuši granulu eksporta līderi. Eiropā uz doto brīdi mēs esam vadībā, protams, pasaules bildē par mums vairāk ražo tikai abas Ziemeļamerikas lielās valstis, ASV un Kanāda, un arī Āzija tagad ir sākusi augt, Vietnama ir laikam, mēs esam 4. lielākie pasaulē, bet tas ir skaitlis, kurš, teiksim tā, viņš ir gan labs, gan ne ļoti labs. Protams, labāk būtu, ja mēs vairāk šo materiālu patērētu uz vietas, gāzes importu aizvietot. Bet ņemot vērā reālo situāciju, kāda bija, kad gāzes lobbyiem bija milzīgs spēks, ļoti labi ir, ka tas eksports attīstījās, jo tas, protams, arī nesa kaut kādu pienesumu Latvijas ekonomikai, tautsaimniecībai un jo īpaši lauku reģionos. Un audzējot šīs ražošanas jaudas, mēs iedevām to pārliecību arī šiem vietējiem patērētājiem, ka tas produkts būs. Jo, ja būtu tā, ka vispirms sāktu attīstīties vietējais patēriņš, izdomāt, būvēsim katlumāju un gan jau tā šķeldas ražošana pieaugs klāt, tas, protams, ir daudz mazāk ticams. Un ļoti labi, ka attīstījās tādā veidā, ka tomēr tā ražošana sāk augt, balstoties uz to eksportu. Un tad tas vietējais patērētājs, protams, var drošāk iet un teikt, ka pietiks viņam tā materiāla, jo skaidrs, ka viņš spēs izkonkurēt šo eksportu, jo tur, protams, transports ir, kas noēd ļoti daudz no tās cenas. Runājot par eksportu, mēs granulas dalās divās tādās kategorijās. Ir industriālās granulas un premium granulas. Rupi sakot, vienas ir priekš lieliem apkures katliem un vienas ir vairāk priekš privātmājām. Mēs eksportējam ko? Mēs eksportējam atkarībā no tirgus vajadzības vai tirgus pieprasījuma, bet lielākoties tomēr tās ir industriālās granulas. Bet mēs varētu arī ražot vairāk premium un mazāk industriālās. Kur tā atšķirība starp viņām abām? Atšķirība pamatā, tā lielākā atšķirība ir, protams, tur vēl citas nianses, bet lielākā atšķirība ir pelnu saturs. Industriālām granulām viņš ir lielāks, premium granulām mazāks, un tas iemesls ir industriālajiem katliem mazāk uztrauc, tas 0,2 papildus pelnus procenti nekā, tādai mājasaimniecībai, jo mājasaimniecībai tā ierīce ir būtiski mazāka. Cilvēkam pašam ir jārūpējās par viņa tīrīšanu, un skaidrs, ka viņš vēlās viņu tīrīt pēc iespējas mazāk, jo mazāk tīrīt būs jātīra, jo ērtāk tā apkura. Tāpēc mājasaimniecībai, protams, no komforta viedokļa daudz labāk ir, ka tās granulas ir ar ļoti mazu pelnu saturu, līdz ar to tas katls daudz retāk jātīra.
Nu, no kā rodas tas pelnu saturs, tas nozīmē, ka industriālās granulas tiek ražotas no kaut kā cita nekā tas prēmija? Nu, pārsvarā tas pelnu saturs rodās no mizas pieauguma. Tāpēc, ka, ja paskatās, cik ir pelnu saturs tīrā baltā koksnē un cik ir mizā, tad mizā viņš ir vairāk kārtīgi lielāks. Turpat atsevišķos gadījumos tūp pie 10 reizēm, ja? Vairāk pat. Un skaidrs, ka industriālās granulas ražojot var atstāt vairāk mīzu, var izmantot šķeldu vairāk, kurā ir mīza, vai skaidu no zāģētavām, kuras nemizo, piemēram. Nu, respektīvi, mīzes saturs ir pieļams lielāks, ņemot vērā to, ka mīza ir lētāka nekā šķelda, līdz ar to arī izējmateriāls sanāk nedaudz lētāks. Es vakar biju ar draugiem tādās pusdienās, un tur, man liekas, 1/5 daļu no tām sarunām aizņēma stāstu par to, ka viņi nesen ir uzlikuši granulu apkures katlu un cik viņi ir šausmīgi laimīgi ar to. Tad Latvijas, jā, tev arī ir granulas? Nē, man diemžēl nav. Man vēsturiski izveidojies tā, ka nav granulas. Okay. Bet vajadzētu. Es neprasīšu, kas tev ir gāze? Nē, man nav gāze, man ir malka kombinācijā ar siltumsūkni. Interesanti. Par malku mēs parunāsim mazliet vēlāk. Bet Latvijai, nu, kur tad ir mūsu tā nākotne patēriņā? Tad mēs vairāk tās industriālās vai tās prēmiju mājsaimniecību līmenī? Nu, granulas ir jālieto attiecīgi pēc tām, ka viņas ir paredzētas lietot. Tad industriālās granulas ļoti labi varētu lietot kaut kādu, piemēram, vidējo izmēru katlos, nezinu, piemēram, slimnīcu apkurē, kaut kādu sabiedrisko ēku apkurē, kur varbūt centrāla apkura nav aizvelkama. Jo skaidrs, ka vislētākais apkuras veids ir centrāla apkura. Bet tad, ja ir, teiksim, kādas ēkas valsts vai pašvaldības vai privātu uzņēmumu īpašumā, kuras atrodas, teiksim, par tālu no centrālās apkuras, ka nevar pievilkt kaut kādu iemeslu dēļ šo centrālu apkuru, tad skaidrs, ka nākošais lētākais un vidē draudzīgākais veids ir granulas. Jo tomēr granulas, kaut to, ja mēs salīdzinām ar to pašu siltumsūkni, diemžēl granulas ir, par laimi granulas ir pilnīgi atjaunojams resurss, jo Latvijā mums meži ir atjaunojami. Bet, ja mēs izmantojam siltumsūkni, tad, ja nemaldos, elektroenerģijas procents, atjaunojamais elektroenerģijas procents mums ir kaut kādi 37% laikam aptuveni. Un tas nozīmē, ka pārējais ir fosilā elektroenerģija. Un, ja mēs izmantojam šo siltumsūkni, tad viņš ir tikai tos 37% atjaunojams, un pārējais ir fosilā enerģija, kas, protams, saliek tos punktiņus uz i diezgan skaidri. Tu minēji to cenu faktoru, granulu lētums. Nu, bet granulu cenas taču ir ļoti tieši saistītas ar gāzes cenām, vai ne? Ja mēs paskatāmies vēl pirms 2 gadiem, tad tur granulas maksāja cik 400–500 eiro tonnā. Šodien viņas ir 200? Ap 200, jā. Viņas ir saistītas, viņas nav tieši saistītas. Šīs cenas, es domāju, granulu cenas un gāzes cenas. Bet, ja gāzes cena ir dārga, tad skaidrs, ka granulu ražotājs jau var savu produktu pārdos atbilstoši tam. Tas gluži tā nav. Protams, šī korelācija ir, bet viņi ir ar laika nobīdi, tāpēc, ka iedomājamies situāciju, ka mājasaimniecība. Granulas vajadzētu pirkt reizi gadā, pavasarī, plus mīnus vasarā, kad viņas ir kā likums vislētākās. Protams, ir izņēmuma gadi. Viens izņēmuma gads ir bijis tāds, bet pārsvarā pērkot viņas pavasarī, jo vasarā viņas ir vislētākās. Un tad, ja cilvēks nopērk uz visu gadu, nav starpības, vai gāzes cena tajā gadā mainās vai nemainās. Cilvēkam tās granulas ir. Un līdzīgs stāsts ir par pašvaldību. Ja viņi ir noslēgusi līgumu ar granulu ražotāju uz visu gadu, tad viņu nesatrauc, ka pēc 2 mēnešiem gāzes cena būs 100-kārt lielāka. Viņai tā cena būs stabila. Gāzi tā nevar nopirkt uz priekšu, un pat, ja varētu, es nezinu, vai baigi vajadzētu, tāpēc, ka vēl joprojām tas ir importēts resurss, kas ir ekonomiski slikti, un tas ir vidē nedraudzīgs. Bet atejot atpakaļ pie tā, ka granulas ietekmē, protams, granulas no tā viedokļa, ja mainās, nezinu, enerģētikas cenas, piemēram, degvielas cenas uzkāp, skaidrs, ka autotransports maksās dārgāk visiem tiem procesiem, kas ir vajadzīgs. Ja uzkāp elektroenerģijas cenas, tad skaidrs, ka granulu ražošanā arī kāps cenas, tādēļ, ka granulu ražošanā arī tiek izmantot elektroenerģija. Un tur, protams,
tās divas lietas ir ciešā korelācijā ar gāzi, un tas, protams, iedod šo netiešo korelāciju arī granulām. Skaidrs, ka granulu ražotājs, ja ir tirgū augstas cenas un pieprasījums liels pēc granulām, un viņam nav noslēgts šis ilgtermiņa līgums, skaidrs, ka viņš arī dabūs šo lielāko cenu. Un tur veidosies kaut kāda korelācija ar gāzi, bet tā nav tieša korelācija. Viņa ir netieša, bet viņa, protams, kaut kāda ir. Labi, Didzi, tev ir kamīns, tu kurini ar malku. Vai ir kaut kāda, jo mēs te varam diezgan precīzi paskatīties, kas notiek šķeldu tirgū, kas notiek granulu tirgū, patēriņš, jaudas, tas viss ir tā kā statistiski ļoti labi pārskatāms. Vai ir kaut kādi dati tev par to, cik daudz ir līdzīgi tā kā tu, kuri Latvijā joprojām ar šo visklasiskāko, ar šo pagali sildās? Nu, manuprāt, tāda statistikas, ieiet statistikas pārvaldes mājaslapā, tad tur var atrast ļoti precīzi to skaitli, cik tad tas patēriņš ir, bet skaidrs, ka viņš nav precīzs un tas, cik var aptaujāt. Piedod, ka es tev pārtraucu, bet jā, tu pieminēji to aptauju. Man liekas, ka Centrālā statistika pārvalde kaut kādos reizes 5 gados to skaitli iegūst vienkārši aptaujājot cilvēkus. Jā, un problēma, kāpēc es saku, ka tas skaitlis, tā nav statistikas pārvaldes vaina, ka viņš nav precīzs, bet es varbūt paskaidrošu to iemesls. Iemesls ir tāds, ka tajā malkas tirgū, kas ir tieši tā īsā malka priekš kamīna vai krāsnes, tajā tirgu malka tiek tirgota atkarībā no tirgotāja pēc 3 dažādām mērvienībām. Un tās mērvienības ir bērkubikmetrs, sters un cieškubikmetrs. Un visas tās mērvienības savstarpēji atšķirās tur pat 30–20%. Un skaidrs, ka ja no statistikas pārvaldes piezvana leģendārajai Tantei Bauskā un paprasta, cik tad kubikmetrus jūs tās malkas nopirkāt, tad viņi sāk domāt, cik tur tas Juris man atveda. Viņš teica kaut kādas 10 kubus. Viņi pasaka 10 kubus. Kas tie ir pa kubiem? Tie ir cieškubi, tie ir steri vai tie ir bērkubi? Vai tas ir bērkubs sabērts vai tas ir sakrauts? Un ja viņai tā paprast, tad viņi sāks domāt, viņi pateiks, bet neviens to tālāko jautājumu nepaprasa. Un viņas zināšanas pat, ja teiksim, viņu aptauja ar anketu un viņas tur ierakstīts ir steri, cik cilvēki Latvijā zina, kas ir sters? Vai cik cilvēki zina, kas ir cieškubikmetrs? Es godīgi pateikšu, es nezinu. Jā, bet tie cilvēki, kas ir cieši saistīti ar nozari, tie zina. Bet tie cilvēki, kas nē, tie, protams, nezina. Un tur var veidoties kaut kāda šī nesakritība, bet skaidrs, ka joprojām malku izmanto ļoti daudz, kas ir labi, jo īpaši, ja tie malkas katli ir moderni, nevis tā, ka tur lielākā daļa iziet ārā pa skursteni. Un, protams, malkas izmantošana, jo īpaši lauku reģionos, viennozīmīgi, manuprāt, būs mūžīga, un viņai ir jābūt. Pilsētā, kur ir liels iedzīvotāju blīvums, malkas katliem ir grūtāk regulēt šos cieto daļiņu izmešus. Līdz ar to malkas apkurei pilsētā, manuprāt, tomēr nav tāda gaiša nākotne. Bet lauku reģionos vai nelielās pilsētās visticamākais, ka ar to viss būs kārtībā. Jā, kamēr vien cilvēki dzīvos lauku reģionos, kamēr būs privāta īpašums, un jo tur tas ceļš no zemes līdz kamīnam ir visīsākais, un tur starpniekus ļoti bieži vispār nevajag. Vai malkas krāsnī. Bet man tas redzējums patiesībā par laukiem ir tāds diezgan gaišs un optimistisks, tāpēc, ka, manuprāt, Covid bija tāds pirmais grūdienis, kas ļoti pagriez cilvēks atpakaļ uz laukiem, ka visās lauku mājās pēkšņi kāds sāk dzīvot. Un man liekas, ka tas arī to panāca. Man kaimiņos ir vairākas mājas, kur cilvēki pirms Covid dzīvoja tikai pa vasarām, un tagad pēc Covid dzīvo visu laiku, kas patiesībā ir ļoti labi. Tur redz, tur sakop, viss tur sakārtojās. Tā kā es tā diezgan optimistiski skatos uz to lauku nākotni. Bet mēs tomēr runājam par koksnes gadsimtu. Mēs runājam par 21. gadsimtu, kurā mums būs jāizstāj fosilie resursi, ne jau tikai enerģētikā. Mums būs jautājums par to, kā visu, ko mēs šodien saražojam no naftas, un tas Didz ir arī daudz, kas ir tev šodien mugurā, man mugurā, ko mēs ikdienā pat tā neaizdomājamies, ka tas patiesībā ir cēlies kā naftas pārstrādes produkts, visāds plastmasas un ak Dievs, cik daudz viss kā. Mēs zinām, ka to ķīmiskās pārstrādes procesā var aizstāt, un arī ar koksni. Vai tu redzi, teiksim, pretrunu kaut kur šī visā stāstā?
vai nebūs tā, ka tomēr enerģētikā mums kaut kad eventuāli vajadzēs sākt domāt par to, ka siltums tiek iegūts no elektrības, un elektrība tiek iegūta no kaut kāda tehnoloģiska procesa. Es nezinu, saule mucā tāpat. Tas, ko tu saki, izklausās labi, bet nav tā nobeiguma. Nav tās atbildes. No kā? Šodien nav, bet gan jau viņi varētu atnākt. Jā, tad ir stāsts par Parīzi. Es gan nezinu, vai viņš ir patiesas, bet tas stāsts ir baigs mukais. Ka 1900. gadā Parīzes pilsētas policijas iecirknī viņi plānoja stratēģiju uz priekšu un mēģināja saprast, kādas galvenās problēmas viņiem būs tuvāko 50 gadu laikā. Un viņu galvenā problēma, ko viņi uzskatīja, kas būs, ka Parīzi pietrūks lauku, kur pļaut sienu priekš zirgiem. Un tas bija 50 gadu stratēģijā. Tas vienkārši parāda, cik redzīgs ir cilvēks nākotnē. Un šis stāsts par to, ka būs mums kaut kāda cita enerģija, fantastiski. Tā kā būs, tad arī izmantosim. Ja? Bet kamēr mums viņas nav, mēs fokusējamies uz to, kas mums ir. Un pēc būtības, bioenerģijas ražošana, respektīvi koksnes ražošana, ir tik sarežģīta tehnoloģija, ko cilvēks nav spējīgs atdarināt. Tā ir tehnoloģija, kur ir kombinēta no atomenerģijas, respektīvi atomereaktors neatrodas uz Zemes. Saule. Tur. Tā ir atomenerģija, respektīvi šis starojums, kas nonāk līdz Zemei, kopā ar bioķīmisku procesu, kas ir ļoti sarežģīta tehnoloģija. Tad jautājums, cik liela enerģija, cik liels spēks būtu mums jāieliek jaunu tehnoloģiju meklēšanā un izgudrošanā, ja mums jau ir tehnoloģija, kur ir pa brīvu, ir tikai noteikumi, kā viņi ir jāizmanto, ka viņi ir jāizmanto ne vairāk, kā viņi aug, un viss, un tik mēs arī izmantojam. Ja mums viņas nepietiks, pretrunas tur neredzu, es redzu tikai konkurenci. Un konkurence ir atkarīga no tā, cik cilvēki ir gatavi par ko maksāt. Ja cilvēks ir vairāk gatavs maksāt par vienu produktu, tad tur tas attiecīgi ir vairāk. Respektīvi, to vairāk izmanto un aiziet vairāk tajā izmantošanā. Un, ja enerģētikai tas iznāk par dārgu, es nezinu, tad nesildīsimies. Netaču. Ja nebūs cita tehnoloģiska risinājuma, skaidrs, ka siltums ir daudz augstāka prioritāte par jebko citu. Ja cilvēkam pateiks, ka tu tagad nevar izmantot malku, jo viņu vajadzēs, es nezinu, kaut kāda krekla ražošanai, tad cilvēks teiks, nezinu, es labāk gribu viņus atzināt, sēdēšu pliks pie tās krāsnes bez tā krekla, vai apsekšos ar kaut kādu zvērādu, nekā, kad es viņu atdošu krekla ražošanai to malku un man mājās nebūs siltuma. Teiksim tā, pārspīlējot, ja? Lai saliktu tās vērtības pa plauktiņiem. Nē, tev ir pilnīgi taisnība. Un mēs varam tikai apbrīnot dažreiz arī tev Eiropas varbūt redzējumu par to, ka joprojām tiek likts vienā maisā tas ogleklis, kas izdalās koksnes dedzināšanas vai biomasas dedzināšanas procesā, ar to pašu oglekli, kas izdalās naftas pārstrādes procesā. Un tad mums pasaka, ka patiesībā koksne jau nav nemaz ar neko labāks priekš klimata kā nafta. Un varbūt pat līdz tam, ka primāri to koksni, ko mēs iegūstam mežā, varbūt nemaz nevar dedzināt. Šādas te visādas, manuprāt, diezgan lielas absurdības tāpat ir iekļautas šobrīd Eiropas visādos dokumentos. Jā, un te var būt, un es teiksim tā tikai tagad fantazēšu varbūt, bet pa lielam tas var būt kaut kas līdzīgs, kā gāzes lobijs kropļoja Latvijas enerģētiku. Un tā varbūt tur fosīlais lobijs pašlaik Eiropas koridoros kropļo Eiropas enerģētiku. Skaidrs, ka viņu lobijs joprojām ir ļoti spēcīgs, fosīlo industriju lobijs. Un tas, manuprāt, ir droši vien tas iemesls, kāpēc ir tādas muļķības, vai tiek runātas tādas muļķības, ka koksne kaut kādā veidā netiek atzīta šī koksnes noderība šim atjaunojumam vai zaļajam virzienam. Bet tas, ko teiksim, laiks iztiesās un laiks to saliks savās vietās. Jautājums, cik ilgs laiks tam aizies? Vai tam aizies 5, 10, 20 vai 500 gadi? Kad tā koksne tomēr ieņems to vietu. Jo skaidrs, ka agrāk vai vēlāk tie fosīlie resursi beigsies,
vai tās klimata pārmaiņas būs tik drastiskas un tik straujas, ka vienkārši piespiedīs cilvēks kaut ko darīt lietas labā. Un, protams, tad ir arī variants izmantot šo biomasu, šo koksni, lai varbūt tās klimata pārmaiņas pagriezt atpakaļ. Jo tagad ir šīs jaunās tehnoloģijas, ka koksni izmantojot šo CO2 no dūmgāzēm var savākt un veidojās situācija pie strādājošas kokapstrādes nozares, izmantojot šīs kokapstrādes vai mežstrādes blakus produktus enerģijas ražošanā, mēs ne tikai esam CO2 neitrāli, bet mēs kļūstam CO2 negatīvi, kas nozīmē, ka mēs no atmosfēras paņemam atpakaļ. Izmantojam mežu, kas savāc šo CO2, un izmantojot enerģētikā, mēs viņu nevis palaižam atmosfērā, bet mēs viņu savācam. Vai nu pirmā ideja šai tehnoloģija bija, ka pumpēt apakšā zem zemes tukšajās gāzes krātuvēs, otrā ideja tagad jau, kas varbūt pat daudz labāk ir, ka šo CO2 varētu izmantot dažādās industrijās, kur ir vajadzīgs ogleklis. Klausoties visu to, ko tu stāsti, un varbūt rezumējot, ka mēs uz beigām ejam, varam to norezumēt, ir visādi risinājumi, ir dažādas tehnoloģijas. Mums šeit Latvijā ir, protams, arī uzstādījumi, kas ir lielāki un tā kā visas Eiropas mērogā, bet mums šeit Latvijā tomēr taču vajadzētu skatīties uz to resursu, kas mums ir. Mums vajadzētu skatīties uz to, lai visā vērtību ķēdē, kas sākas no zemes un beidzas ar patērētāju, kurš gan izmanto siltumu, gan izmanto koksni kā būvmateriālu un vēl dažādos entos veidos, kur mēs to varam lietot, lai visiem šiem posmiem tieši šeit Latvijā būtu pēc iespējas labāka situācija gan šodien, gan attīstība nākotnē. Un tā ir liela iespēja, koksne arī enerģētikā Latvijā var būt un ir viens no tiem risinājumiem, caur kuriem mēs šeit vispār stiprinām paši sevi. Un te varbūt bišķi neklausīties uz to, ko mums saka no augšas, bet tomēr vairāk domāt par to, kā mums šeit pašiem ir vislabāk. Jā, un vēl tiem tur Eiropā pateikt, kā labāk vajag. Tāpēc, ka Eiropā ir daudzas patiesībā valsts, kuras domā ļoti līdzīgi kā mēs. Un tas, ka, teiksim, šī muļķīgā politika vērsta pret koksni tiek virzīta Eiropas koridoros, tas viennozīmīgi nav pareizi. Un es domāju, ka mums ir jāapvieno savu spēku ar līdzīgi domājošiem un ir jāsaliek tās lietas pareizā kārtībā. Un tomēr jāpanāk to, ka tā koksne pilnībā tiek atzīta kā viens no labākajiem resursiem absolūti. Gan produktiem, kas ir ar augstu pievienoto vērtību, gan enerģētikai, jo tas ir lauksaimniecība, respektīvi lauku reģionu labā, mūsu ekonomikas labā, mūsu drošības labā. Tāpēc, ka kurš enerģētikas resurs var būt drošāks par to, kas tev ir uz vietas. Tā kā man liekas, ka tur ar nākotni viss ir kārtībā. Paldies Didzim par to, ka viņš bija šodien šeit ar mums studijā. Paldies Didzim par to, ka viņš ir tas, kurš brauc uz Eiropu un saka, kā ir labāk. Un mēģina to teikt arī tepatās Latvijas gaiteņos. Paldies jums, skatītāji!